Lai tiem ļaužiem, kam patīk aktīvs dzīvesveids, medības, makšķerēšana, kā arī dzīve laukos, lauksaimniekiem, mežaniekiem un visādi citādi labiem cilvēkiem, brāļi Japāņi tālajā uzlecošā saules zemē sen radīja automobīlu Subaru. Mūsdienās viens no populārākajiem Subaru automobīļiem Latvijā ir Foresters. Es gandrīz vai lieku galvu ķīlā, ka Subaru Forester ir populārākais Subaru automobīlis Latvijā. Un tātad tas ir pats piemērotākais un labākais priekš latviešu zēniem un meitenēm, kam gribās braukt droši, kur visi 4 riteņi velk, un gribās izbraukt tur, kur citi piebrauc un saprot, ka tālāk nesanāks. Tātad, kungi un dāmas, Subaru Forester. Subaru Forester, otrā paudze. Ja atcerieties, pirmā bija uzbūvēta uz imprēzes bāzes, otrā paudze ir uz legacy bāzes, tātad lielāks, stabilāks, nopietnāks. Jā, taisnība. Forester mums izvēlās praktiskie cilvēki, tiem, kuriem patīk gan braukt medībās, gan braukt makšķerēt. Viņš ir gana ietilpīgs un, ja mēs ņemam vērā tos ceļus, pa kādiem ir jābrauc gan zemniekiem, gan makšķerniekiem, gan zvejniekiem, gan tā tālāk, tad noteikti Subaru pilnpiedziņas veiktspēja būs tas, kas viņiem palīdzēs nokļūt līdz tam punktam, kur viņiem vajag. Labi, ejam uz priekšu. Tieši tagad, kad virsū, kā saka, lēnām nāk kāpju lēnām virsū Ziemassvētki, Adrem Auto, kas ir Subaru oficiāls dīlers šeit Latvijā, ir kāds piedāvājums. Piedāvājums, kurā es jums ieteiktu ieklausīties nopietni. Tātad mūsu Ziemassvētku piedāvājums attiecas uz visām Subaru Forester automašīnām, kas ir mūsu noliktavā. Tās ir gan ar benzīndzinēju, gan ar dīzeļdzinēju, un benzīnieki mums ir pieejami gan ar manuālo kārbu, gan ar automātisko kārbu. Kādās cenās? Cenas benzīndzinējiem ir mazliet lētākas. Tas ir no 16 830 latiem. Dīzeļdzinējs mums ir sākot no 18 280. Tas ir ar Latvos, tātad ar PVN. Garantijas? Garantija, jebkuram Subaru automobīlim ir 3 gadi vai 100 000 kilometru, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Kā arī papildus, jebkurš jaunas Subaru automašīnas pircējs saņem 3 bezmaksas apkopes, kas ir 15, 30 un 45 000 kilometru nobraukumam. Apmaksāts ir viss, gan darbs, gan izaivielas. Tā. Tas ir patīkami dzirdēt. Bet tu vēl neesi dzirdējis visu. Šobrīd mēs jaunām automašīnām dāvināsim arī ziemas riepu komplektu un signalizāciju. Vai ziemas riepas no labā gala? No labā gala, pēc klienta izvēles. Un signalizācija vēl teikt? Nu, signalizācija, tas ir jebkuram auto it kā vajadzīgs. Tas izklausās pēc Ziemassvētku piedāvājuma. Un ja vēl ņemam vērā, ka šis automobīls tiešām ir nopietns, stabils, jo kā visiem Subaru, viņam ir visi 4 riteņi, patstāvīgi piedziņi. Tātad ļoti zems gravitācijas punkts, līdz ar to automobīls ir stabils, simetriskā pilnpiedziņa. Tātad visi spēki tiek pievadīti simetriski uz visiem riteņiem. Un braucot ar šo automobīlu, rodas tāds nopietns svarīgums. Viņš ir pietiekoši līgans, stabils arī līkumos, bāze garāk. Ja? Par tādām lietām kā bremzes, ātrumkābes vispār nerunājam, tās ir vienkārši ideāls, jo kas var būt labāks par Subaru? Es nezinu vispār. Klienti arī tā saka, kad izvēloties šo auto, viņi sajūt to, ka auto ir stabils, to, ka viņš ir uzticams, viņš iztur mūsu ceļus un to, ka viņš spēj pieveikt visu. Un arī praktiskuma ziņā viņš ir gan ekonomisks, gan ietilpīgs. Jā, un es tieši domāju, ka tagad viss, kamēr mēs tā smuki dziedam, lielākā daļa tauta saka, viņi kaut ko saprātīgi par dīzelē var pateikt. Jā, mēs varam pateikt. Subaru bez šaubām Foresterim ir jaunais dīzeļdzinējs. Labi, viņš nav gluži pagājušā gada, viņš gan ir 3-4 gadi, man liekas, apakaļ, ka tika radīts, bet viņš ir radīts pilnīgi jauns dīzeļdzinējs, un es speciāli vairākās vietās apklaušanāju meistars, kas apkopi Forester dīzeli. Jūs ziniet, ka neviena slikta vārda tāda viņa nespēja atcerēties, ko par šo dīzeļdzinēju pateikt. Ko tev ir teikuši?
Tātad, par ko priecājas mūsu klienti, kas ir izvēlējušies Forester ar dīzeļdzinēju? Viņi priecājās par patēriņu, kas patiešām ir mazs, un viņiem izdodas iekļauties zem 6 litru patēriņu, kas ir pat mazāk nekā ražotājs ir sākotnēji paredzējis. Manuprāt, ir pats mirklis pienācis padomāt par līzingu, jo es šaubos, vai kāds mūsdienā pērk automobīlu no naudas, kas paņemta no šūflādītes. Ir arī tādi gadījumi, taču visbiežāk tiek izvēlēts kāds līzinga pakalpojumu sniedzējs, un mēs to varam palīdzēt jums noformēt. Tātad pēc jūsu izvēles, kurā bankā jūs vēlaties. Un ziniet, ko es beigās gribētu piebilst? Šoreiz Ziemassvētku dāvanas pirkšana neatliekat tālākā plauktiņā. Tā noliktava nemaz tik milzīgi, pilna un gara nav. Ir tur, kā jau teicu, dažādas mašīnas, gan ar dīzeli, gan ar benzīnu, gan ar roku un bez rokas, vadāms kārbas, automātiski. Atbraukt laicīgi, un tiem, kam vēl nav skaidrs, izmēģināt, izbraukt ar Subaru, izbraukt ar dīzelīti un saprast, ka tas tomēr kaut kas ir. Jo es taču aizmirsu pateikt, šis ir viens no retiem dīzeļdzinējiem, kuru braucot jebkurā ātrumā salonā nedzird. Nemaz nedzird, nedzird to dīzeļdzinēju. Un tev ir tāda sajūta, ka tu brauc ar nedīzeļdzinēju. Jā, tas ir viens no plusiem, kas ir Boxer dīzeļdzinējiem. Viņš ir klusāks, mazāk vibrē, un viņš arī ir ekonomisks. Un attiecīgi arī salons ir pietiekoši apstrādāts. Ko? Tiekamies testa braucienā ar Subaru Forester, Adrem Auto Rīgā, Dārzciem ielā 60 vai Siguldā, Māpils ielā 1.